Sabiles mākslas, kultūras un turisma centrā šobrīd apskatāmi tekstilmākslinieces Diānas Janušonas darbi, kas tapuši pēdējo pāris gadu laikā. Tāpēc dažādi notikumi pasaulē un arī pašas dzīvē ietekmējuši izstādes tematiku un likuši pārcelāt dzīves lielos jautājumus. Par laika nozīmi mūsu dzīvē, par cilvēku dzīvē, kā mēs uztveram laiku un kā mēs ar to rīkojamies, ja tā varētu teikt. Izstāde piedāvā citādāku skatījumu uz gobelēnu un vairums darbu tapuši taftinga tehnikā. Paklāja veidošanas tehnika, rūpnieciski saucot, bet tā ir pielāgota arī mājas apstākļiem, ka tu pats vari to instrumentu taisīt, tāpēc arī tas man ir tāds jaunatklājums. Un viņš diezgan, es saskatīju to tehniski piemērotu, lai materializētu vai iedzīvinātu savus skices. Durvis, logi, izstāde daudz apskata arī eksistences tēmu. Katrs jauns posms mūsu dzīvē arī ir saistīts ar, kad mēs vienas durvis aizveram un nākošās atveram. Un šeit ir ļoti daudz šī tēma par durvīm, par logiem, par dzīvību un varbūt arī nāvi savā ziņā. Plašā sinagogas telpa māksliniekam ir izaicinājums, bet reizē arī fascinē ar savu gaišumu un lielumu. Šoreiz telpa piepildīta ne tikai ar taftinga darbiem, bet arī sietspiedes tehnikā veidotiem un telpiskiem darbiem. Piemēram, ģipša veidojumi parāda, ka esam starp tik daudziem šajā pasaulē, bet patiesībā pašā pamatā esam tikai ar sevi. Cits redzējums, atkal tā ir laikmetīga māksla, kaut kas savādāks. Tas nav standarta rāmī. Mēs šobrīd arī izstādē redzam, kad ir būrī ieliktas smadzenes, ejam ārā no komforta zonām, no stereotipiem. Man liekas, kaut kādā ziņā, ka Diānas darbi ir tādi pārlaicīgi, par tādām īstenībā tēmām, kuras ir mūžīgi aktuāls. Tāpēc, man liekas, viņas varētu pārcelt dažādos laikos un dažādās vietās, bet vienmēr tur varētu atrast kaut ko sev. Tas ir tas, kas man ļoti uzrunā Diānas darbos. Izstāde Sabilē būs apskatāma līdz 27. aprīlim. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.